Šodienas tēma ir Chiari malformācija. Pat cik Chiari malformācija, jeb Arnolda Chiari malformācija, ir diezgan bieži atradne radioloģiskos izmeklējumos. To pēc statistikas atrod apmēram 1 no 1000 iedzīvotājiem. Līdz ar to šie jautājumi par Chiari malformāciju ir pietiekami bieži. Kas tad īsti ir Chiari malformācija un ko ar viņu vajag vai nevajag darīt? Tātad pēc būtības Chiari malformācija ir strukturāls galvaskausa kaula attīstības defekts, kura rezultātā rodas mazāk vietas galvaskausa tā saucamā mugurējā bedrē. Galvaskausa mugurējā bedre ir galvaskausa mugurējā un zemākā daļa, kurā atrodas smadzenītes. Par cik galvaskausa mugurējā bedrā pēc būtības ir mazāk vietas nekā vajadzētu, šīs smadzenītes mēdz iespiesties mugurkaula kanālā iekšā, tātad caur lielo galvaskausa atveri. Tātad šāda te atradne radioloģiskos izmeklējumos, kur galvaskausa mugurējā bedra ir samazināta un tās rezultātā smadzenītes vai smadzenīšu mandelītes, precīzāk sakot, jeb smadzenīšu zemākā daļa iespiežās galvaskausa mugurkaula kanālā, ir samērā bieži. Bet jāatzīmē, ka lielākajai daļai pacientu šī Chiari malformācija ir asimptomātiska. Tātad viņa nerada nekādus simptomus. Līdz ar to tā ir samērā bieža atradne radioloģiskos izmeklējumos. Tāpēc bieži vien pie ārstiem vēršas pacienti ar jautājumu: redziet, doktor, man ir atrasts Chiari malformācija, ko man tagad darīt? Atbilde ir tāda, ka Chiari malformācija lielākā daļā gadījumu ir asimptomātiskas. Proti nerada nekādus simptomus, un tādā gadījumā neko nevajag darīt. Protams, nav izslēgts, ka jums pacientam šodien simptomu nav, bet varbūt pēc gada viņi attīstīsies. Bet kamēr simptomu nav, nekas nav jādara. Chiari malformācija, kura rada simptomus, tātad simptomu rašanās ir saistīta ar smadzeņu šķidruma cirkulācijas traucējumiem. Tātad smadzeņu šķidrums, jeb cerebrospinālais šķidrums, jeb likvors, ir smadzeņu šķidrums, ko producē pašas smadzenes. Šis smadzeņu šķidrums cirkulē gan galvaskausā, gan apskalo arī muguras smadzenes. Tajā gadījumā, ja galvaskausa mugurējā bedrē ir pārāk maz vietas un smadzenītes ir iespiedušās mugurkaula kanālā, tas izsauc šī smadzeņu šķidrumu, jeb likvoru cirkulācijas traucējumus, kas savukārt izsauc Chiari malformācijas simptomus. Un kādi tad ir Chiari malformācijas simptomi? Tātad Chiari malformācijas simptomi ir galvas sāpes. Šīs galvas sāpes var būt gan pastāvīgas un sāpēt vai visa galva. Tomēr biežāk ir galvas sāpes, kas lokalizējas pakauša daļā vai pakauša daļā un kakla daļā. Šīs galvas sāpes raksturīgi pastiprinās klepojot vai šķaudot. Tāpat pie simptomiem varētu būt galvas reiboņi, slikta dūšu vemšana un periodiskas vājuma epizodes locekļos. Chiari malformācijas diagnostikas zelta standarts ir magnētiskās rezonanses izmeklējums galvai un mugurkaula kakla daļai. Gadījumos, ja cilvēkam ir jebkādas aizdomas par saslimšanu, kas ir saistīta ar galvas smadzenēm vai mugurkaula kakla daļu, ir nepieciešams veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumu, un ja tur būs Chiari malformācija, tad tas arī noskaidrosies. Tagad parunāsim par to, ko darīt, ja patiešām ir Chiari malformācija un patiešām ir šis relatīvi retais gadījums, kad Chiari malformācija izsauc simptomus. Ir nepieciešama ārstēšana. Tā kā mēs tagad zinām, ka Chiari malformācijas simptomu cēlonis ir cerebrospinālā šķidruma, jeb smadzeņu šķidruma cirkulācijas traucējumi, kuri savukārt ir radušies tādēļ, ka galvaskausa pārējā, jeb tajā atverē starp galvaskausu un kakla daļu ir iespiedušās mandelītes, smadzenīšu mandelītes, un tas rada šī smadzeņu šķidruma cirkulācijas traucējums, tad ir ļoti viegli saprast, ka ārstēšanas, ķirurģiskās ārstēšanas būtība ir radīt papildus telpu, lai šis smadzeņu šķidrums varētu sākt normāli cirkulēt, un ar to cirkulācijas traucējumiem saistītie simptomi varētu izzust. Kas ir Chiari malformācijas ķirurģiskā ārstēšana? Lielākā daļā gadījumu tas nozīmē, ka ir nepieciešams rezicēt, jeb izņemt nelielu daļu no pakauša kaula. Tas atrodas lejas daļā,
tādā veidā paplašinot atveri, kas atrodas starp galvaskausu un mugurkaula kakla daļu. Tajā brīdī, kad mēs paplašinām šo atveri, mēs radām papildus vietu, tā lai tas smadzeņu šķidrums var cirkulēt. Tad, kad pacientiem stāsta par to, ka viņiem ir nepieciešama operācija galvai, viņi bieži vien ļoti sabīstās. Taču šajā gadījumā es gribētu uzsvērt, ka operācija pēc būtības nav uz smadzenēm vai uz smadzenītiem. Tā ir operācija, kas skar kaulu un cieto smadzeņu apvalku. Ļoti retās situācijās ir nepieciešams arī rezicēt, jeb nogriezt nelielu daļu no tā saucamām smadzenīšu mandalītēm, taču tas ir drošs pasākums, jo smadzenīšu mandalītēm nav nekādas funkcijas. Un es ceru, ka tas kaut drusku jums liks justies drošāk vai mierinās tādā situācijā, kad nepieciešams pieņemt lēmumu par operāciju.